83 gadus Cesvaines pilī notika mācību darbs. Pēc uguns nelaimes Cesvaines ģimnāzijai mājvieta jāmeklē citur. Politiķi un praktiķi vienojās, ka viss, kas saistās ar Cesvaines ģimnāzijas kā skolas darba turpināšanu, jāgrupē 3 lielos blokos. Mācību darba nodrošināšana, mācību līdzekļu un metodisko materiālu atjaunošana un domas, kur perspektīvē būt Cesvaines ģimnāzijai. Būtu vajadzīgs arī šis pats sarakstīšs, lai mēs varam uzmest akcijā. Es nedomāju, ka es vienkārši meklēju attaisnojumus tam, kāpēc tā tas notika. Tāpēc es to meklēju. Jā, es piekrītu, jo patiesībā tam jau arī nav. Labu, kā lai to saka, labām sajūtām. Darboties spējīgs. Jāietiešot profesionāli. Pilnīgi izslēgt iespēju, ka sabiedrība veic neveiksmīgu uzņēmēju darbību, paņem kredītus, jā, un tas arī ir iepriekšēji bija neskaidri noslēgtas. Tas nav skolās, ja? Tas nav tās ir arī skolās. Ne, tās ir. No 19. uz 40. gadu viņiem bija valsts īpašums uz izglītības ministrijas lāga. Valsts īpašums. Patiesībā bija. Un tad tagad tā. Nē, jebkurā gadījumā tas ir valsts īpašums, Ministrija pārstāv valsti. kas ir izglītības ministrijas valdība. Protams, izglītības ministrijai nevar piedalīt. Varbūt mēs vairāk apgrūtinām ministru kungu ar dažādiem jautājumiem paralēli. Nē, vienmēr ir derīgi patērsēt. Ko tad mēs jau visu laiku sēdēsim pēdā. Doties tālāk, jā. Labi. Es saprotu, ka sanāksme ir beigusies pirmā tāda operatīvā, un ko var teikt, kādas ir tad tās ieceres, kā atjaunot skolu. Darāmos darbus. Faktiski pirmā nepieciešamība ir nodrošināt bērniem mācības jau no nākamās nedēļas sākuma. Šeit es esmu lūdzis adresēt mums rēķinu par tiem pasūtījumiem, ko skolotāji sastādīs par pirmās nepieciešamās grāmatas, citi mācību līdzekļi. Tātad Izglītības zinātnes ministrija apmaksās šo rēķinu iespēju robežās. Jau skaidrs, ka 1. 4. klases mācīsies bijušā bērnu dārza telpās un 5. 12. klases internāta skolā. Skolā un citās vietās, kur, lai nodrošinātu papildus bērnu mācības. Tie ir atkal jāmeklē ministru kabinetam no neparedzēto izdevumu budžeta. Un trešais jautājums ir, ko darīt tālāk. Jo ir skaidrs, ka valsts nozīmes arhitektūras pieminekli nevar atjaunot vienā gadā. Un līdz ar to liekas pilnīgi skaidri, ka diez vai pils varēs turpmāk kalpot par skolu. Tātad nepieciešams jautājums par jaunas skolas celtniecību. Un tas ir jārisina vistuvākajā laikā. Tātad es esmu lūdzis iesniegt Izglītības ministrijā aprēķinus un projektus, un mēs mēģināsim šīs lietas virzīt tālāk uz ministra kabinetu un risināt šos jautājumus. Vai jau tik minēts kādas summas BNSA tur parādījās, ja, kas ir piešķirts vai no kuras puses, vai varam minēt kādu citu?
Jā, man ir grūti runāt tagad uzreiz par konkrētiem skaitļiem. Protams, ka ir pilnīgi neiespējami novērtēt, cik maksās skolas celtniecība un kādi līdzekļi būs nepieciešami, lai nodrošinātu bērniem mācības tūlīt. Bet es domāju, ka par mācību līdzekļiem, tie būs varbūt 2–3 tūkstoši latu, kas būs nepieciešami, ko mēs meklēsim un atradīsim. Tuvākajā laikā? Pat ne tuvākajā. 1–2 dienās, jā. Emocionāli tas noteikti šī diena tā pagāja, tā stipri pat murgā, man liekas. Zināt, braucot šurp, bija pilnīgi skaidrs, uz ko es braucu, un apmēram skaidrs, ko likās, ka es ieraudzīšu, bet tas skats uz pili patiesībā bija daudz bēdīgāks nekā es iedomājos, tie kūpošais karkas, ko faktiski, un sabrukušais jumts, tas viss ļoti bēdīgi. Turklāt es ļoti labi atceros, kādu es šo pili redzēju pirms dažiem gadiem. Kad iznāca būt. Jā. Tur vienkārši jālūdz arī viņus neaiziet, mēs paņemt to ir. Jā, viņš aizgāja, jā. Ministrs projām. Ministrs projām būs citi. Būs citi. Kā rajons skatās, kā vispār var šīs visas lietas sakārtot un pa visiem tiešām tiem kanāliem palīdzību kaut kādā veidā piesaistīt? Reāli te jāsadala tādos 3 lielos blokos. Pirmais ir mācību darba nodrošināšana jau no nākamās pirmdienas, un te risinājumi ir atrasti. Tātad daļa bērnu mācīsies internāta skolā, un otra daļa bērnu mācīsies tātad CESVNS bērnu dārzā, tur, kur bija izvietotas mākslas skolas telpas. Diemžēl būs jāmācās 2 maiņās, lai pāriet uz 1 maiņas darbu, ir jāiegulda līdzekļi un jāsakārto 2 ēkas. Tad nākošais etaps paralēli šim darbam ir mācību līdzekļi, metodiskais materiāls pedagogiem. Tas viss ir jāsarūpē, un es ceru, ka izglītības ministrija un cilvēki, kas varētu ziedot skolas, atsauksies un palīdzēs šos materiālus sarūpēt. Un trešais, tas liels un smags bloks ir par to, kā perspektīvē CESVNS ģimnāzija, kur viņa izvietosies, vai ugunsgrēkā cietušajā pilī, vai būvēt jaunu skolu. Un šorīt nonācām pie slēdziena, ka pils variants ir priekš ģimnāzijas, izvietošanas, arī pēc atjaunošanas, simredzot izslēdzams, un jādomā mums ir par jaunas skolas būvniecību, tāpēc ar pietiekami īsos termiņos ir jāorganizē projektēšanas konkurss, jāsagatavo projekts un jāorganizē būvniecības konkurss. Ja to mēs uzsākam operatīvi, tātad decembra, janvāra mēnesī šos procesus, tad reāli ap nākošā gada oktobri mēs varētu tikt pie būvfirmas, kas varētu būvēt jaunu skolu. Jautājums ir par finansēm. Viennozīmīgi CESVNS pilsētas dome un arī rajona padomes līdzekļi ir par nepietiekoši, lai tik lielu projektu paceltu. Tas ir valsts investīciju programmas jautājums, un ministra kabineta izšķiršanās palīdzēt novērst šo krīzi. Runājot par saglābto un izpostīto, CESVNS ģimnāzijas direktors saka. Ir ieplānojuši vietu. Jauna skola, Jā, par jaunas skolas būvniecību ir arī iepriekš runāts, arī pirms šīs nelaimes, jo pils ir pielāgota skolas vajadzībām. Un kas paliek ar pili, ja viss koncentrējas uz skolu? Manā skatījumā pils noteikti ir jāsaglabā. Tātad pirmais etaps ir jāveic konservācijas darbi, un tuvākajā laikā jādomā par finansu piesaisti, lai uzliktu jumtu, lai šī unikālā pils, kas Latvijā
tāda ir vienīgā, varbūt pat Baltijā un Austrum Eiropā, lai viņa tiktu saglabāta. Vēl jautājums paliek arī par ēdināšanu. Tās visas ir noteikti sakārtājums un vienkāršas lietas par raidām padomus atbalstu. Uz kaut kādu līdzekļiem, vai tas ir pakāpeniski risināms jautājums. Par tuvāko, tā teikt, atbalstu pašvaldību. Tad 10. tas ir otrdien, ir sasaukta finanses komiteja. Viņa gan tiek sasaukta kārtējā, un mēs šo jautājumu skatīsim. Protams, gada beigas mēs savāksim visās pozīcijās esošo finansējumu, kas nav izlietots, un palīdzēsim SSVN par finansējumu apmēru. Tie varētu būt kaut kur, es varbūt neprognozēšu, jā, bet kaut kādas 7, 8, 10 tūkstoši latu ietvaros, es domāju, mēs varētu šo finansējumu atrast. Bet, saku, par to jāpieņem lēmums rajona padomē. Citas jocīga nebūtu. Nezinu, kāpēc. Noteikti salāja ar ūdeni viņu. Sakars bija salāja un viņš pārstrāda noteikti. Jā, var kavēties. Tev jā, tuvāk. Jā, tā labi. Var kavēties tikai atmiņās par to, kas bija, bet jādomā droši vien par to, kas būs un kāda skola būs. Un tātad es saprotu, ka jau pirmdien mācīsies internāta skolā un bērndārzā. Kuras klases tad un kā tiks sagrupētas internāts un kas iet uz bērndārzu? Pašlaik tā sākotnējā doma ir, ka maziņie pirmās 4 klasītes ies uz bērnu dārzu. Un no 5. klases viss līdz 12. klasē uz internāta skolu. Un tad vēl iespējams pāris klases, jo internāta skolā tur visi nevaram saiet. No šī vidējā posma būs mūsu pašu skolas internātā kaut kā tas, kas ir bijis, kaut kā jāsaspiežas, lai tur kaut arī tur tā neatbilstoši, bet vismaz mācību procesu varēs nodrošināt kaut vai ļoti zemākā līmenī, nekā tas būtu normāli. Un vēl problēma bija par ēdināšanu, saprotu, kā tā tiks risināt bērni. Jā, es domāju, ka tā būtībā nav problēma. Tagad mums jau bija tā, ka bērniem bija tā izvēle, un viņi varēja tur no daudziem ēdieniem izvēlēties to, ko viņš šoreiz grib. Bet nav jau maz tik tālu tie laiki aizgājuši, kad mēs ēdām to, ko piedāvāja. Un pašlaik tā šo jautājumu var atrisināt, un tur, es saprotu, nebūs problēmu. Jā, internāta skolā arī bērnu dārzā, es domāju, tā atrisinās, jo štati tie ir, un ja kāds nebūs, tad tāpat šie darbinieki visi būs, un viņi varēs tur kādu papildināt, vai arī aizvietot kādu, un domāju, ka tādā veidā atrisinās. Tas, domāju, nav neatrisināmas problēmas. Mēs jau šodien pārunājām, un ir saprotams, ka tas ir samērā normāli atrisināms. Vai iekšēji arī tā doma, ka tiešām no krasnes kaut kādas pārkurināšanas, vai no kurienes tā nelēma cēlusies? Grūti pateikt, tas ir jau 10 gadus vairāk, tur tās krāsnes arī tāds no augšas ir kurinātas. Es neņemos tur tā spriest, jo man tikai pārsteidz tas, kāpēc viss tas flanks vienlaicīgi dega. Kurš tieši tas iznāk? Tas ir labais flanks, viss tā iznāk, kalpu gals šis iznāk, tas viss flanks. Un tieši no šīs puses viņš dega viss, vai ne tur. Kāpēc, jā? Jā, kāpēc tā? Ja būtu, piemēram, vienā vietā liesmām vajadzēja parādīties vienā vietā, viņam nevajadzēja visam degt, vai ne? Vismaz es tā domāju, nezinu, speciālisti to spriedīs citādi vienā vietā, tam vajadzēja būt, bet ja viņš ir pa visu, vai ne, tad tas man, piemēram, nav saprotams. Kas vispār ievēroja, kas bija pirmais, kas deva šo ziņu? Kurinātāji, jo viņi no rīta nāk kurināt 3 vai 4, viņi kaut kur nāk kurināt, un kurinātāji, un arī sargs tur ir, vai ne, bet kurinātāji bija, jo tas bija viņas darba lauks tur, kur tas bija. Tās kurinātājas. Teiksim, var jau minēt kaut kādu, cik skola pati ir zaudējusi, kas vispār ir izglābts, varbūt tā jāveicā. Būtībā tas, kas 2. stāvā ir daļēji bojāts, un tas, kas 1. stāvā, tas būs dzīves, tikai izņemot
to, ka nebūs absolūti nekā, absolūti varbūt ne, ļoti maz, kas būs palicis no tā, kas bija katram skolotājam un kas bija skolēniem, tas, kas skolā tur uz vietas paliek. Jo ūdens tas daudzums milzīgs, kas tika saliets, un viņš ir visu papīru sabojājis, bet soli, krēsli, kas bija pirmajā stāvā, pilnīgi viss būs dzīvs, otrajā stāvā daļēji. Datorklase bija kurā stāvā? Datorklase bija pirmajā stāvā. Abas datorklases ir dzīvas, bet mums bija ļoti daudz datoru jau klasēs, un vairāk kā 10 datori ir aizgājuši bojā. Visskumjāk, protams, ka bojā aizgājis sapnis par skolu, kuras ēka bija simbols – Latvijas piļu pērle. Ines Andersoni, Mans pulkstenis, Madona sadarbībā ar Valmieras televīziju. Nokomplektēta bibliotēkā bija pat 2 datori. Viss internetu pieslēgums, viss bija tur, un tagad viss tas ir nebūtībā. Vārds sakot par to tālāko, par skolu, ko var minēt, ja? Pašlaik mēs esam apspriedušies un loģiski jāturpina ir mācību darbs, jo tas ir primārais. Ir telpas meklēts Cesvaines internāta skolā. Cesvainas bērnu dārzā arī varēs atsevišķas klases izmitināt, un mācības iespējams sākumā notiksies 2 maiņās. Un paralēli tam mēs lūgsim valdību no budžeta līdzekļiem, kas ir neparedzētiem gadījumiem, piešķirt naudu, lai izremontētu tādā līmenī, lai varētu mācīties vēl telpas pašreizējo Cesvainas ģimnāzijas internāta skolā telpas, un arī man šeit aiz muguras esošo domas administratīvai ēkai vienu no spārniem. Tāda ir tuvākā perspektīva, bet nākotnē ir doma būvēt jaunu skolu, kas varētu atrasties netālu no katoļu baznīcas. Un es saprotu, ka mācības jau vienai daļai skolnieku sāksies jau pirmdien, un internāta skolām pārējiem būs trešdien. Tas būs bērnu dārzā. Un uz priekšu ir tā doma, ka jādomā par jaunu skolu, ja? Vai pili atjaunot, kas varbūt nav tas labākais variants, vai būvēt vispār jaunu skolu. Jā. Un jauna skola varētu tikt būvēta kur? Te, ka brauc iekšā blakus katoļu baznīcai, mums ir vieta ģenplānā jau sen. Jā. Vēl mums ir viena vieta, bet tā visperspektīvākā. Jā. Pašlaik ministrs ir apsolījis mums atbalstīt, bet loģiski visur jāskatās finanses. Jā. Paldies, skatos, ka arī.